Labrīt! Šodien ir 14. aprīlis, un es sāku savu raidījumu Pateicība, mīlestība. Ienaidnieks numur 1. Ienaidnieks numur 1. Aizvainojums ir ienaidnieks numur 1. Tas sagrauj vairāk alkoholiķu nekā kas cits. Ienaidnieks. Tas sagrauj vairāk alkoholiķu nekā kas cits. Tas ir visu veidu garīgo likstu cēlonis, jo mēs esam ne tikai psihiski un fiziski, bet arī garīgi slimi. Alkoholisms ir garīgā slimība, mentālā. Viņa ir iekšā galvā, viņu, ja atver galvu vaļā, piemēram, neiroķirurgs, viņš nemaz tur neredz, bet viņa tur ir. Un tur atrodas ienaidnieks numur 1 - aizvainojums. Man kas labi ir, ka man pats augstākais spēks izsniedza pateicības un mīlestības izpletni, ar kuru es lēnām laižos no aizvainojuma mākoņa uz pazemības laipu, neiekrītot upura bedrē, kurā es gribēju iekrist. Jo aizvainojums ir ienaidnieks numur 1. Tas sagrauj vairāk cietēju nekā kas cits. Tas ir visu veidu garīgo likstu cēlonis, jo mēs esam ne tikai psihiski un fiziski slimi, bet arī garīgi slimi. Es esmu garīgs kroplis, un tāpēc es drīkstu skaitīt. Šajā mirklī es varu izvēlēties savu augstāko spēku. Es varu nolikt malā savus vecos un nepatiesos uzskatus par sevi un būt tas, kas es esmu - Dieva bērns. Nevis psihiski un fiziski slims. Es esmu garīgi slims, garīgais kroplis, Dieva bērns. Es varu atgādināt, ka ticība pasaules radītājam kļūst par ticību, kas mājo manī, un ka mana atvesaļošanās sakņojas ar micēlie palīdzību tajā, ka es esmu patiess pret sevi un savu pasaules radītāja kungu. Ienaidnieks numur 1. Tas ir aizvainojums. Par mākoni jau pastāstīju. Kad darbā ar 4. soli paskatos uz sevi, ir viegli izskaitināt pāridarījumu. Ir viegli izskaistināt pāridarījumu, ko esmu pastrādājis, jo es viegli. Sākšu no sākuma, jo baigā reklāma bija. Ienaidnieks numur 1. Aizvainojums ir ienaidnieks numur 1. Aizvainojums. Tas sagrauj vairāk alkoholiķu nekā kas cits. Tas ir visu veidu garīgo likstu cēlonis, jo mēs esam ne tikai psihiski un fiziski, bet arī garīgi slimi. Garīgais, kas ir galvā, to neviens nevar zināt. Citi ir garīgi slimi, citi nav. Kad darbā ar 4. soli paskatos uz sevi, ir viegli izskaitināt pāridarījumu, ko esmu pastrādājis, jo es viegli varu ieraudzīt to kā norēķināšanos. Mans gadījums, es jau esmu ar visiem norēķinājies. Par man nodarīto pārestību. Ja turpinu atdzīvināt savas vecās sāpes, tas ir aizvainojums un aizvainojums. Tas ir aizvainojums un aizvainojums. Ienaidnieks numur 1 ir šķērslis, kas neļauj manā dvēselē iespīdēt saules gaismai.
Ja turpināšu atdzīvināt sāpes un naidu, es sāpināšu un ienīdīšu sevi. Man ir sev jāpiedod, piedot sev, mans uzdevums ir. Ja turpināšu atdzīvināt sāpes un naidu, es sāpināšu un ienīdīšu sevi. Man ir visiem jāpiedod. Visi aizvainojumi man jāpalaiž vaļā ir. Un man tad nebūs numur 1 ienaidnieks. Tas ir ienaidnieks. Jāmēģina atcerēties. Pēc aizvainojuma tumsā pavadītajiem gadiem esmu atradis saules gaismu. Es pret sauli saku, mans radītāji, mans saules kungs, noņem mani katru raksturu. Es viņam saku, ko? Es viņam šito saku. Pasaules radītājs, saules kungs. Pēc aizvainojumu tumsā pavadītajiem gaismiem es esmu atradis saules gaismu. Es saku, saules gaisma, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem katru mana rakstura trūkumu. Es lūdzu, lai tu noņem man tagad katru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev, pasaules radītāji, rākungs, un mūsu biedriem dod man spēku, izejot no šejienes tavu gribu izpildīt. Āmen baznīcā. Man jāļauj aizvainojumiem aiziet. Es nevaru tos atļauties. 4. mēnesī ir 4. solis. Protams, pēc 1. Pirmais skan, mēs atzinām, ka esam bezspēcīgi pār citiem un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. 2. solis. Sākām ticēt, ka par mums stiprāks spēks var atdot mums veselo saprātu. 3. solis. Nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi pasaules radītāja kungam, tas ir saules kungam, kā mēs viņu sapratām. Un 4. šī mēneša solis ir veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju. Un 4. tradīcija ir, ka katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kuras skar citas grupas vai sadraudzības kopumā. Un galvenais, kas esmu atradis tagad, ienaidnieku numur 1. Jā, pāri nodarījumi man ir krietni mazāk nekā aizvainojumi. Aizvainojumi man ir uz brāli, uz mammu, uz tādiem cilvēkiem, uz kuriem vispār nedrīkstētu aizvainoties. Bet man viņi ir radušies. Un ko dara 4. solī? Rakstu es uz papīra. Kaut kas galvā ienāk man prātā. Man jau labāk patīk runāt par naudu šī gadījumā. Tā par naudu man nepatīk runāt. Bet, piemēram, rakstu, jo es jau nezinu, kā es toreiz jutos. Es nezinu, kā es jutos. Un tāpēc es varu teikt, jo es nezināju. Ja cilvēks kaut ko nezina un dara, viņš nav vainīgs. Ja viņš apzināti to dara, viņš ir vainīgs. To es sapratu. Tas priekš manīm tā strādā. Jo aizvainojums ir ienaidnieks numur 1. Tas sagrauj vairāk citu cilvēku nekā kas cits. Šajā mirklī es varu izvēlēties savu augstāko spēku. Es varu nolikt malā savus vecos un nepatiesos uzskatus par sevi un būt tas, kas es esmu, Dieva bērns. Es sev atgādinu, ka ticība Dievam kļūst par ticību, kas mājo manī, un ka mana atvesaļošanās sakņojas tajā, ka esmu patiess pret sevi un savu augstāko spēku, rākungu, pasaules radītāja kungu. Sveiciens visiem man no 1. apļa, sveiciens Baibai, slēptā reklāma, TVDR, Laurencijos. Galvenais slēptā reklāma.